Sveiciens visiem, un it īpaši tiem, kas ir piedalījušies diskusijā par automašīnu krāsošanu. Man ir ļoti liels prieks, kad ir tik daudz komentāru un tik daudz diskutētāju par šo tēmu, jo autokrāsošanas profesija ir ļoti sarežģīta, darbietilpīga, un reizē arī ir vajadzīga ļoti liela pacietība, lai šo profesiju varētu strādāt. Otrs moments ir tas, kad šo profesiju strādāt nevar visi, jo citi nevar paciest pucekļus, citi nevar paciest šķaidītāju, citi nevar paciest visus ķīmiskos procesus, kas mums risinās saistībā ar autokrāsošanu. Šajā gadījumā ir stingri jāizdomā un jāizvēlās, vai mēs šo profesiju gribam apgūt. Runājot par autokrāsošanas profesiju, Latvijā nav nevienas mācību iestādes, kurā mācītu tādu profesiju kā autokrāsotājs. Daži mēģinājumi ir bijuši Rīgas valsts tehnikumā, kurā ar Eiropas projektiem ir uztaisīta autokrāsošanas kamera, ieguldīt ļoti lielu līdzekļu, bet tur nekas tam līdzīgs nenotiek. Vienīgais, kas tur bišķi tiek darīts, ir 4. kursā esošiem studentiem mācību programmā ir nedaudz stundas, kurās viņi var apgūt ieskatu autokrāsotāja profesijā. Tāpat arī mācību centrā BUTS, kurā es esmu piedalījies komerc grupu veidošanā, autokrāsošanā, arī ir mācību programma, 130 stundu programma, kurā apgūst iemaņas, pirmās iemaņas šajā autokrāsošanas profesijā. Runājot tālāk par šīm visām lietām, kas ir jautājumā par to, kā es veidoju komercgrupu autokrāsošanā. Šajā programmā, kas man ir priekšā, mums ir 130 stundu programma, kurā mēs veicam pilnīgi visus darbus, kas ir saistīti ar autokrāsošanu. Sākot ar detaļas sagatavošanu, špaktelēšanu, slīpēšanu, gruntēšanu, krāsošanu ar dažāda veida krāsām, ar akrilu krāsām, ar bāzes krāsām, ar ķīmiskajām bāzes krāsām, ar ūdens krāsām, pēc tam notiek lakošana, pēc tam notiek detaļas pulēšana. Tas viss ir iekļauts šajā programmā. Un ja kāds ir iedomājies, ka izejot šo apmācības programmu, viņš kļūst tūlīt par autokrāsošanas meistaru, tās ir pilnīgas muļķības. Jo es pats šajā jomā strādāju 40 gadus, un vienmēr visur, kur es esmu bijis, ceļojis, atpūties vai strādājis Eiropā, tā skaitā arī Austrālijā, esmu vienmēr interesējies par šīm lietām, un vienmēr esmu nodarbojies ar to, lai izzinātu visus šos procesus, kas notiek mūsu autokrāsošanā. Runājot vēl tālāk, man ļoti patīk mūsu diskusija, kurā ir ļoti daudz komentāru, kurā ir izteikumi, kad es labāk aiziešu pie kaimiņa, viņš man parādīs, es iemācīšos un strādāšu. Varbūt arī tā. Citam ir labāk es par to naudu nopirkšu kompresoru un metināmu aparātu un strādāšu tālāk. Bet jums jau var būt rīki un instrumenti visādi. Ja jūs nemācēsiet viņus izmantot, jums arī nebūs kvalitāte. Jūs izlietosiet ļoti daudz naudas dārgu materiālu iegādei, kas ir pie autokrāsošanas špakteļi, grunts, lakas krāsas
un nemākot viņu kārtīgi iestrādāt, jums rezultāti nebūs. Jūs būsiet nometuši zemē naudu. Katrā gadījumā es nevienu nepiespiežu nākt mācīties. Tā ir jūsu pašu izvēle un jūsu pašu zināšana. Ko es piedāvāju? Es piedāvāju iziet visu procesu no sākuma līdz beigām, un ja mēs runājam par naudu 500 latiem, ko jūs maksājat par šo apmācību, tas ir ļoti minimāla maksa, jo par šo naudu mēs pērkam visus materiālus, visus špakteļus, visas krāsas, visus gruntus, visus darba aizsardzības materiālus, kombinzonus, cimdus un tā tālāk. Mēs pērkam visus slīppapīrus un visus pārējos materiālus, kas mums vajadzīgi priekš darba. Neskaitot to, kad es pielietoju šajā procesā visus savus instrumentus un visu savu intelektuālo potenciālu, lai jums to iemācītu. Šāds ir apmēram komentārs man atbildot uz jūsu daudzajiem apmēram 70 komentāriem, kas mums ir izskanējis grupā autokrāsošanas, autotūninga pasaule. Tad arī novēlu jums izvēlēties šo profesiju vai nē. Sakarā ar to arī savu komentāru jums beigšu.